Šodien saulīt. Šodien došos uz Transfagarašanu ceļu. Cik augstu es tur tikšu vispār, es nezinu, jo vakar tur bija 40 cm sniegs. Un vienkārši brauksim un skatīsimies pēc situācijas. Tikko bija pirmais uzraksts par lāčiem. Nezinu, kāpēc. Daudz turisti domā, ka tie lāči ir mājdzīvnieki un viņus vajadzētu pieradināt un barot. Mana vienīgā cerība šobrīd ir tas, ka lāči vēl guļ. Pirmā pietura – suņa apsargātais dambis. Šeit var pastaigāties un arī uzkāpt skatu tornī, bet es biju pārāk slinka un vienkārši braucu tālāk. Bet, kad sākās līkumi, te var kārtīgi arī izbraukāties. Vienīgais jāsaka, ka asfalts varētu būt visur sataisīt, tad tas būtu lieliski. Nākamā vieta, kur noteikti var piestāt, ir šī kafejnīca. Šajā kafejnīcā es piestāju atpakaļceļā, tad, kad jau biju konstatējusi, ka ceļš tik tiešām ir ciet. Brāļi Leiši arī atbraukuši. Bet ceļš ir ciet, tā kā varējām tikai izbraukāties pa kalniem. Bet kā tā ir? Galvenais, ka mani lāči neapēda, un es dodos arī tālāk.